Paldies tev, čau. Tāds pārliecīgs laiks. Es gribēju kaut kā spožāk visu uztaisīt. Vai ne? Es šodien arī sapratu, ka es gribu kaut kā koši. Es gribu koši, es domāju, aiziet sarkanais. Es gan smaržoju pēc suņa, gan pēc zirga, gan pēc mammas kaķiem droši. Viņš ir apmulsis, kas tā. Kad viņš ieraudzīja dzīvē pirmo ēzelīti. Ļoti smieklīgi. Ako, ne? Viņš pats nedaudz mazāks par ēzelīti, vai ne? Bet tā arī bija, viņš gada tirgo ieraudzīja, un tad viņš tā, ir vēl lielāki jā, par mani. jā. Nu ko? Laicam? Iesim, jā. Tā, nu ko, uztaisam tējas. Davai. Un tad, Tējas. varbūt tu gribi kafiju vai ūdeni, tu saki? Zini, es janvārā atteicos no kafijas un no alkohola arī. Nezinu, kaut kā man sagribēs tā. Jūtos tīri labi, bet nevienam, kaut kā, tur nemazgāju smadzenes ar to visu, bet kaut kā man pašai pietiek, zini, kā, gribēju sajust to savējo, zini, kā, to savējo enerģiju, kā bez tiem, filtriem, distrakcijām, jā. Ar alkoholu man bija vieglāk, bet no kafijas es pagaidām... Katram savs ceļš un... Es gribētu, bet Jā. es pagaidām nevaru. Man vienkārši negribās. Ja es sagribēšos, es to iedzeršu, bet vienkārši tā kā man pašai, nezinu, kaut kā. Tā, tu vari izvēlēties vietu. Mēs ar tevi bišķiņu papļāpāsim sākumā virtuvē. Jā, labi, Tāds davai. mums tas formāts. Jā. Jo visiem patīk virtuves klačus. Jā. Un tad viņi parasti saka, ka virtuvē cilvēki ir tāda sajūta, ka viņi ir atklātāki un stāsta vairāk. Jā. Mājīgāk tā, vai ne? Jā. Kas šobrīd notiek tavā dzīvē? Es tikko atgriežos no Londonas. Tagad man sestdien sāksies kurš ir pilns. Un vēl vesela čupa cilvēku man jautāja, vai būs juvelieru kurs vēl rudenī. Un es nezinu, es kaut kā dzīvoju tāda plūsmā, zini, ka netaisu tādas baigos plānus. Šitā mēnesī mums ir jādabū tik daudz un darīsim šo un šo. Man ir saraksts ar visādiem grafikiem, jā, bet jā, tu gribēji mani paspēlēties? Jā? Viņš jau gribētu, jā. Man arī ir rotaļīgs sučuks. Jā. Tagad nē. Nesanāks. Jā. Kas vēl notiek? Tā kā man ir, es vēl tagad sāku klausīties vienu tādu sievieti, kura tur par manifestācijām runā, un viņai ir tāda doma, ka ir jāpaņem sev kaut kāds mērķis pirmreizējais, ko tu gribētu ko tu gribētu panākt, ja? Un pēc tam tev ir jāiejūt, kā tu jūtītos tajā mērķī, ja tu to sasniegtu, ja? Un pēc tam ir jādomā par kaut kādu nākamo mērķi, ko tu, ja piemēram, tu gribētu, nezinu, bļodiņu, un tev ir bļodiņa, un tad, ja tev jau ir tā bļodiņa, ko tu gribētu tālāk. Un viņa ir tā doma, ir jāplāno, nevis vienam mērķim jātiecas, bet kaut kādam mērķim aiz mērķa kaut kāda tāda. Es tā kā sāku domāt, ko es gribētu, un es tiešām gribētu pilnveidot to juvelieru iespējas Latvijā. Es domāju, ka tā varbūt Eiropā pat. Tas ir gan lielā doma, bet, ja tu jautā, kas man ir prātā, tad tas ir tas. Jā, es tevi iepazinu tiešām kā juvelieri. Pēc tam es uzzināju, ka tev ir daudz dažādu citādi aicinājumu un interesants stāsts, ko es tev lūgu šodien izstāstīt. Bet redzēs, šodien arī uzliku rotiņas. Man ir pirmais gradzens, ko es uztaisīju tavā vadībā, un tad otrais Super. Ar mēnesi akmeni. Un tev šodien arī ir ļoti daudz dažādas rotas. Tās visas ir tevis veidotas. Gandrīz šitais ar dimantiem, tas ir vīra davinājums, vintāžas gredzens, un šitais ir no Marakešas, bet viss pārējais ir manējais. Jā. Es klausījos vienu interviju ar tevi, man ļoti patika, ka tu stāstīji, ka
pareizāk būtu, ja mēs izvēlētos rotaslietas nevis pēc modes un tendencēm, bet pēc intuīcijas. Jā. Man liekas, ka vissvarīgākais, mode ir, protams, tā ir foršā lieta. Viņa mums visu laiku piedāvā jaunas iespējas, kaut kādu jaunu redzējumu, ko vēl mēs varētu vilkt mugurā vai kaut kā tā, ja? Un man liekas, ka ir svarīgi to uztvert tieši šādi, ka tas ir piedāvājums, ko mēs varētu vēl izmēģināt, ja mēs vēl neesam to izmēģinājuši. Ja? Bet vissvarīgākais ir stils, un tas stils, man liekas, ka mums rīzniecēm, ja? Vispār ar to ir ļoti labi, jo kur es gan nebrauktu, man liekas, ka Rīgā sievietes vienmēr ir tāda ļoti stilīgas un tā kā elegantas, jau tas elegances sajūta mums tiešām ir, tā ir rīznieču, tā kā īpašība. Un tas stils un elegance, viņa rodas no tā, ka tu izjūti sevi. Kad tu ļoti labi sevi pazīsti, ja? Un tad tu pieskaņo savas drēbes, vispār savu dzīvi, visu pie sevis. Ja? Tu nemēlo sev. Ja? Tu neģerbies kā teenageris, kad tu neesi vairs teenageris, vai kad tu jau nezinu, varbūt pat. Bet tik ļoti gribas justies jauna. Nē. Tas ir arī viss normāli un svarīgi, bet es vairāk domāju par to, ka tas svarīgais ir izjust sevi un saprast sevi un sevi ļoti labi zināt, ja? Nebeigt no sevi, nemēlot sev. Ja? Un tāpēc arī, kad mēs skatāmies uz rotām, man liekas, ka vissvarīgākais ir izjust tās, tāpēc, ka tās ir, tas ir jūtekliskas lietas. Man liekas, ka nav ļoti pareizi pie rotām ar tādu ļoti augsto prātu pienākt. Nezinu, varbūt pie ļoti dārgām rotām, ja tu kādu investīciju sev iegādājies. Vai arī tev kaut kāds protokols prasa. Varbūt tā, jā. Bet citiem vairāk brīvākiem cilvēkiem, jā. Man liekas, ka ļoti svarīgi taču, ar dvēseli to visu izjust un izvēlēties ar dvēseli, gan rotas, gan drēbes, gan vispār savu dzīvi un to aicinājumu. Un tur tiešām ar dvēseli, un tad, ja tu dzīvo saskaņā ar savu dvēseli, man liekas, ka tu nevari neko nepareizi uztaisīt. Mēs ar citu runājot par vecumu, man vakar draudzene stāstīja, ka man šķiet, ka tā bija Pasaules veselības organizācija, bet kāda no starptautiskām organizācijām pat ir pārkvalificējusi vecumu posmus. Tagad dzirdēja to? Tagad bērns ir līdz 25 gadu vecumam, līdz 45 gadu vecumam ir jauns cilvēks. Tad ir tikai pēc 45 ir kaut kāds tur vidējais posms, un tad tur ap 85, tad ir tikai seniori. Un viņi, protams, uztraucās, ka tas ir darīts ar domu, ka mēs pensijā nekad neaiziesim. Bet, principā, mēs novecojam vēlāk ar visām tām iespējām, ko mēs varam darīt un kā savu prātu un ķermeni izmantot. Klau, bet tavā stāstā ir viens interesants fakts. Tu esi Lielbritānijā un strādājusi ar dažādu karalisko ģimeņu pārstāvjiem. Mēs neteiksim, ko tur darīt, un mēs izstāstīsim vēlāk, lai paliek intriga. Bet vai tu esi novērojusi, ka viņi kaut kā citādāk attiecās pret dzīvi, domā, varbūt kāda īpatnība, kas tev likās interesanti? Viņi noteikti ir ļoti privāti cilvēki. Tā kā viņiem gan doma izlikt savu dzīvi Instagramā kaut kur, viņa lieta, es domāju, ka viņiem tas būtu vislielākais murgs. Tā kā viņi nelieto nekādus sociālus tīklus. Tā kā, un, zini kā, lai gan mēs bērnībā visi spēlējamies, ka mēs esam princeses un tur karalienes, bet, zini, tā dzīve viņa tiešām ir ļoti nebrīva. Tā kā tu nepiedar sev, te visu laiku skrutinī, visu laiku tas notiek. Tā kā zem lupas. Tā kā tu izgāji no mājām, nezinu, tur pabāksti sev nasīt, un tā nevar, ja. Tur uzreiz tas būs kaut kādas tur medijos, kaut kāds pamanīs, un tur būs tā kā, šitā uztaisīja, izdarīja to un šo. Tā kā viņi tiešām dzīvo zem tādas, kā,
lūpas. Bet vai tev izdevās ar viņām aprunāties par to, mūsu kontekstā, par to apmierinātību ar dzīvi, par ko viņas sapņo? Zini, es runāju ar vienu princesi, un mums bija runa par to, man ir savs zirgs, ja, un viņa arī aizraujās ar zirgiem. Viņa gan drusciņi vecāka par mani ir. Un mēs runājam par to, ka bija tas, zini, kā Anglijā ir tādas medības, kur visi jāja ar zirgiem, un tur kaut kādu tur, lapsu tur jā, kaut kā tā. Un mēs runājam par to visu, un viņa teica, ka tas tagad ir aizliegts, bet, protams, ka parastie cilvēki joprojām ar to nodarbojas, jo, kad, piemēram, viņi izjāja tajā mežā, un viņi paņem to, kā ožu, ja, no tā lapsas, to smaku, ja, un parastiem cilvēkiem viņi joprojām var ar to nodarboties, nekāds viņus tam pie rokas neķers, jā, bet viņai nedrīkst. Un vispār viņa teica, ka es sajūtu, viņa bija tāda kā diezgan rūgta sajūta par to, kad viņa nevar tik brīvi jāt, kad viņa grib, kur viņa grib, jo katru reizi viņai ir jāpaņem veselu čupa cilvēku, kuri viņus tur aizsargās vai kaut kā. Viņai ļoti rūpīgi jāuzmanās, ko viņa kur dara. Ja, un, mēs runājam par to jāšanu tieši, ja, un viņa bija, es sajūtu, ka viņa tā kā, parastiem cilvēkiem ir atļauts tas, kas princesam nav atļauts. Viņa par tādu savā ziņā brīvību sapņoja. Zini, tas ir tā. Es domāju, ka kaut kādos viduslaikos varbūt tie visi karaļi un princesi, viņi bija visbrīvākie cilvēki, ja? Bet tagad viņi gan ir, es teiktu, ka visnebrīvākie. Viņi it kā ir bagāti, ja? Bet arī tur viņam tāds protokols, ja? Piemēram, viņam, tur tā sieviete, pie kuras es strādāju, viņam, piemēram, viņa nav atbalstīta valsts līmenī, tā kā viņai valsts nedod naudu, viņai ir tikai sava nauda, ja? Un viņai ir jānopelna, bet viņai ir princese, tā kā viņai nedrīkst. Viņa nedrīkst iet tur un kļūt par nezinu ko. Par juvelieru. Katra profesija, kur viņa izvēlētos, tur atkal viņu skatīs tur zem tās lūpas, un vai princese drīkst ar to nodarboties vai nedrīkst. Ko viņa darīja tagad? Viņa ir vēsturniece, un viņa lasa tādas kā lekcijas par vēsturi. Tas ir cienījams darbs princesei. Jā, bet atkal, tur ir jāskatās, kur tu brauc to lasīt, vai tu kaut kādā esi valstī, kur nedrīkst. Kur nedrīkst. Tu tomēr pārstāvi valsti. It kā jā, bet atkal, viņa nav atbalstīta valsts līmenī. Tā kā valsts viņa it kā neatbalsta, bet viņa pieder pie tās karaliskās ģimenes, un tāpēc viņa ir. Bet otrādi ar Jordānas karalisko ģimeni tur ir pavisam cita attieksme. Un, es jūtos tajā Britu karaliskajā ģimenē, es biju kā, man visu laiku bija tā sajūta, ka es esmu ļoti cienīta, ka viss notiek ļoti mierīgi, tā kā visus tam tur dokumentus man pārbauda, tur policiju, tādu būdiņu katru reizi jāizdara. Tā kā viss ir ļoti tā, mierīgi, bet Jordānas ģimene tur bija tā, ka viņam pavisam cita attieksme pret cilvēkiem, kuri viņam kalpo. Ja? Un tieši viņa tā kā, man bija ļoti nepatīkamas situācijas, kad man tur māna ar pirkstu, tu ej šeit, tā kā tur davai man tur piespraudzi, tam palīdzi aizdarīt. Nezinu, kā reizē atnācu tur. Madam is taking a bath. Es tā kā, mums bija pieraksts. Es atnācu laika, kāpēc viņa nav laika, es nesapratu to. Tā kā, savādākas attieksmes, un nezinu, varbūt tur Vidusāzijā viņam cita attieksme vispār pret cilvēkiem, kuri kalpo. Es teikšu, ka tā nav ļoti patīkama attieksme. Tev šobrīd ir dzīvesveids, kādu nevar izdomāt. Tas ir tavs tāds formulējums tavam dzīvesveidam. Un par to, kā tu līdz tādam nonāci, es gribēšu dzirdēt tavu stāstu.
un dosimies uz studiju. Labi. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervizore un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kas meklē vai jau ir atraduši nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Mēs runājam par bailēm, šķēršļiem, iespējām un drosmīgiem lēmumiem. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien pie manis ciemos ir Jevgeņija Zolotāja. Es tevi iepazinu kā juvelieri, bet tev ir ļoti interesants stāsts vēl pirms tam. Vai tu vari par to mazliet pastāstīt? Čau! Man ir tiešām diezgan īpatnējs stāsts par šo studiju, jo jau 12 gadus esmu juveliere, bet vēl gadu atpakaļ es neiedomātos dzīvē, ka man tā studija būtu. Un tas viss sanāca diezgan tādā, nezinu, man dzīvē viss notiek ļoti tā organiski. Man nav tāda kā lieli plāni, un es tur mērķiecīgi mēnesi pēc mēneša dabūju kaut kādus tur rezultātus, bet man kaut kā viss notiek diezgan organiski. Un vēl kaut kādus 5 gadus atpakaļ mani klienti, mani juvelieru klienti sāka man prasīt, vai es nevarētu viņam iemācīt to juvelieru mākslu. Ja? Un es sāku domāt, bet ko es viņam varu iemācīt? Tā kā, zini, kā tas sindroms, tas Viltvārži. Jā. Un pēc tam es sāku domāt, bet taču es varu viņam iemācīt to, ko es pati protu. Bet es strādāju toreiz no mājām. Tā kā es esmu mamma, un man ir bērns, un suns, un māja, un viss tas pārējais. Ja? Un mana studija bija iekārtota mājās, un es būtiski tā kā vispār tā bija man guļamistabā. Es dzīvē vispār nemeklēju tādus perfektus risinājumus, bet es meklēju pieejamus risinājumus. Ja es tur atliktu juvelieru darbu līdz tam brīdim, kad man būtu atsevišķa istabā tur juvelieru darba, mēs varbūt nemūžā nebūtu palikusi par to juvelieru, bet es domāju, ka visiem, kuri grib kaut ko sākt, ir jāsāk ar kaut ko vispār, kaut ko pieejamu atrast. Un tad es domāju, bet es no mājām nevaru viņam mācīt. Es negribu cilvēkus aicināt sev guļamistabā. Lai gan man pašai mana studija ļoti der, ļoti labi, tāpēc, ka es varu tur uzlikt veļas mašīnā kaut ko, bērnu atvest uz dārzu, atnākt uz mājām, strādāt, darboties mierīgi, un tur pagatavot kaut ko. Arī uzreiz, ka tā kā, parastā 8-rocīga sieviete, un tad pagājušā gada augustā mēs aizgājām ar vīru vienā, tas saucās Mastermind. Un tur tas ir kā 8 nedēļas, kur tur tāda grupiņā mēģina dabūt mēģina kaut kādas tur savus mērķus īstenot, kuru tu pati par sevi, tev liekas pa grūtu, ja? Un es aizgāju kopā ar vīru, jo es gribēju viņam palīdzēt, ja? Bet man sanāca tā, ka tie grupas dalībnieki, viņi saka prasīt, ko tu gribi? Es teicu, es gribētu savu juvelieru darbu kaut kā pilnveidot, kaut kā nākamā kaut kāda līmeni pacelt, bet es nezinu kā, jo domas bija dažādas, bet nezinu kā. Un viņi teica, bet ko te cilvēki prasa? Un es saku domāt, viņi taču man prasīja, lai es viņam sāku mācīt. Un tad es sāku domāt par kaut kādu formātu, kā es varētu viņus mācīt. Vienkārši, vienkārši, tā, kā sapņojot. Abstrakti, jā. Un es domāju, es varu uztaisīt tādas kā, meistarklases, kur cilvēks varētu atnākt un pa vienu nodarbību uztaisīt sev gredzenu, vai gredzenu ar akmeni, vai kulonu, vai kaut ko tam līdzīgu, ja. Kaut kas, tāds pieejams formāts cilvēkam, kurš nav mēģinājis neko pirms tam. Un es sāku domāt šo to, un līdz ko es sāku šo projektu virzīt, tā kā maz pa mazam, man uzreiz saka kaut kādas tur atverties iespējas, ja?
tā kā uzreiz es saku, domāju, kāds galds man būtu vajadzīgs. Tā kā uzzīmēju to galdu, kur es gribētu, tam tur 8 cilvēkiem, ja? Piezvanīju tētim un pateicu, ka šitādu galdu es gribētu, un viņš tā kā, davai es tev rīt uztaisīšu tādu. Es tā kā, katri. Pēc tam es saku, domāju, labi, galds, tas ir forši, bet man taču vajag telpu. Kur es dabūšu to telpu? Aizgāju tur SSK, neko tur neatradu, kaut kādu tā īpašu. Un nākamā dienā atvedu bērnu uz dārziņu, un tā kā vienkārši eju tā kā pa ielu, un tā skatos uz pusēm, un tā vienkārši pavirzu vienu pirkstu, tā kā šitā ēka gribētu sev studiju. Un atnācu tuvāk tā ēkai, pēc uz tās ēkas ir tā kā, plāksnīte, uz tas uzrakstīts tur kaut kāds tur uzņēmuma nosaukums. Es to ievadu telefonā, viņam tur uzreiz rakstīts. Mēs izīrējam telpas. Es tā kā, uzreiz piezvanīju viņam, es tā kā, jūs izīrējat telpas. Viņi tādi samulsuši, kā jūs to zinat? Es teicu, es taču jūs iegūvēju. Un viņi teica, labi, atnāciet apskatāties. Es apskatījos, viņiem tieši tajā ēka nebija nekas, bet viņi man piedāvāja ēka, kurš bija tur tuvu tā ēkai, tur vienu numuru tālāk. Un viņiem tur bija kabineti, un viņi uzreiz, viņi bija tā kā divi varianti, un viņi man piedāvāja, un es to, pēc 3 dienām man bija telpa. Uzreiz. Un tā telpa bija perfekta. Tur gan tā ēka ir ļoti sakopta, ja? Tur nav nekāds bardaks. Ja? Gan tur ir uzkopēja, gan tur cena ir laba, gan tie cilvēki ļoti patīkami. Tā kā uzreiz viss aizgāja. Tas ir nekā, man ir tāda sajūta, ka pa tiem 5 gadiem, kuri pagāja no tā brīža, kad man cilvēki sāka prasīt, un man tā doma kaut kur tur, nezinu, kaut tur smadzenēs kaut kur varījies, ja? Man liekas, ka man tur zemapziņā varbūt viss uzreiz bija, tā kā viss drusku pa druskam bija jau sakārtots, ja? Un man bija tā sajūta, ka man tajā pagājušā gada augusta bija tāds kā kvantum lēciens. Tāpēc, ka gandrīz vai katru dienu kaut kas notika, kas pavirzīja šo projektu tālāk. Vai tad man instrumenti piegāja, vai bija tur izsole tam instrumentiem. Es tā kā, uzreiz izsole, forši, es piegādāšos tur veselu čupu, ja. Vai tur ātrāk piegādāja, kā solīja, vai tas galds, vai tam galdam vajadzēja vēl tās kājas ļoti īpašas, lai tās galds ir super sabils, ja. Man viens cilvēks tur apskatījās to galdu, un es teicu, un viņš tā kā, tu tās kājas nedabūsi. Es tā kā, skaties, par ko es darīšu tagad, ja. Es tur atkal tajā patiesi atrādu burvīgu cilvēku, kurš man uztaisīja tās kājas, nezinu, kaut kādā 5 dienās viņš uztaisīja man, nenormāli foršas, stabilas kājas tam galdam. Un arī es sociālās tīklos saku prasīt cilvēkiem, kā viņi justos, ja es piedāvātu viņam tādu iespēju. Un tad, kā atsauksme bija nenormāli forša. Uzreiz cilvēki saka rakstīt tur čupām, ka jā, es gribu pamēģināt. Un es sapratu, ka tiešām cilvēkiem to vajag. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir kādu laiku jau domājuši par to, ka viņiem juvelieru māksla vispār interesē kā nodarbība. Viņi gribētu vai pamēģināt, vai vispār iemācīties par juvelieru. Un nezinu, kā citās valstīs, bet mums Latvijā diezgan bēdīgi ar tām iespējām par juvelieru apmācību. Ja? Ir dažas iespējas, ja es neesmu pilnīgi vienīgā, bet augstākā izglītība, piemēram, ja mums ir metāla dizains Mākslas akadēmijā, un tas gan nav, tas nav tieši juvelieru mākslā, bet man gribētos, es nesapratu, kāpēc pie mums nebūtu superīgs tur juvelieru mākslas centrs vispār. Kāpēc mēs nebūtu? Tu viņu radīsi un būs. Jā, vai ne? Skatīsimies, kā ies. Bet, kad es pati jau kaut kādu 16 gadi man bija, kad es sāku domāt par to, ka es gribētu pamēģināt juvelieru mākslu, varbūt kļūt par to juvelieru.
Un kad es virzījos pie tiem meistariem, kuri pie mums strādā, mums vispār juvelieru ir diezgan daudz. Ja? Tā kā nav problēmu atrast juvelieru vispār. Bet viņi visi ir mācījušies pie kāda meistara, respektīvi viņi atrod kādu, kas viņus apmāca un mentorē, un viņi kļūst, tas ir ļoti tāds individuāls pasākums. Ja? Jā, tieši tā. Un tas viss, protams, tad pilnīgā ir atkarīgs no tā meistara, kurš grib vai negrib savam zinībām dalīties. Ja? Un, tas ir normāls process, tas ir kā viduslaikos pilnīgi normāls process, bet mēs neesam viduslaikos. Mums kaut kā vajadzētu visu modernāk kaut ko uztaisīt. Zini, es skatos, piemēram, tur Itālijā, dažās vēl valstīs ir tādi centri, kur visi strādā ar mikroskopiem, tur pilnā istaba ar mikroskopiem, un katrs zem sava mikroskopa tur strādā un mācās tādas lietas, kuras ir, pie mums viņas kā kosmos, jā, viņi kaut kā izskatās. Man jāizstāsta. Tātad man bija vispār tāda pasaules uzskata maiņa, kad es aizgāju pie Žeņas uz meistarklasi. Tātad mana izpratne par juvelieru, man juvelieru māksla tādā hobija līmenī arī interesēja jau ļoti sen. Man likās, wow, tas ir jo man ļoti patīk smalkās lietas, tur kaut ko ķimerēties, darīt. Un man likās, tas ir tāds vecs onkulis ar sirmu bārdu, tāds jau mazliet sakumpis, jo viņš taču visu laiku sēž un tur strādā. Tas noteikti ir tumšā pagrabā, kur apkārt ir tur visādi rīki un viss kaut kas. Jā, un viņš tur vīlē, jā, un tad man viņš jāatrod, un tad man viņš jāpierunā, ka viņš tagad mani mācīs. Tā tam jānotiek. Tagad es Instagramā ieraugu, ka būs šī meistarklase. Mani vēl papildu uzrunāja tas, ka tu organizēji meistarklasi, no kuras tu visus ienākumus ziedoji Dr. Klauns organizācijai, un tā kā es arī atbalstu šo organizāciju, man tas vēl dubultā uzrunāja. Es domāju, vēl tāds win-win, jā, iešu uztaisīšu rotu un vēl atbalstīšu organizāciju, kuras vērtības man ir svarīgas. Un es tagad aizēju, tur ir gaiša studija, tur skan mūzika, tur ir meitenes, mēs smejamies, čalojam, runājam, tur ir tāda Žeņa, tāds spridzeklis, ja. Man likās, wow, šāds juveliera darbs man patīk. Jā, jo tam visam nav jābūt, tā kā tu sākumā runāji, nav jābūt tam pagrabam, nav jābūt tur, nezinu, kaut kādam ļoti skumjam un bēdīgam. Un arī pie mums Latvijā, bet man liekas, ka vispār tajā post-PSRS pasaulē arī ir tāda koncepcija, ka sieviete juveliere, tas ir kaut kas nenormāls. Nezinu, man bija tāds laiks, kad es gāju kaut kādos randiņos, un es sapratu, ka, ja es teicu tiem čāļiem, ka es esmu juveliere, viņi uzreiz tā kā, Labā ziņā, ka tā vērtība uzreiz. Jā, tas ir kaut kas ļoti tāds seksīgs. Nezinu, kas sieviete, juveliere, wow! Bet, ja tu brauci kaut kur Dānijā, nezinu, Lielbritānijā, ASV, tas nav vispār nekas īpašs. Tā kā sieviete, juveliere, protams, normāli. Tas nevienu nepārsteidz, bet pie mums tas viss joprojām ir tāda eksotika. Tā kā, sieviete, juveliere. Labi, bet pabeidzam par studiju. Tātad tev bija galds, tev bija telpa, tev bija viss. Principā tev vajadzēja palaist apmācības tikai. Jā. Es sāku, man nebija baigais plāns, bet es sāku tur Instagramā likt visādas, rolikus un to. Uztaisīju vienu izmēģinājumu meistarklasi draugiem. Viņi man tur sakuritīja to. Tad sāku tas meistarklases laist vaļā. Un burvīgi ir tas, ka tas meistarklases ļoti labi ietilpst manā dzīvē. Tā kā es gan varu turpināt strādāt par juvelieri, gan es varu turpināt manu citu darbu, gan varu turpināt būt mamma un zirgs. Tā kā neviens necieš no tā, ka es brīvdienas pasniedzu tas meistarklases. Tas ir gan ļoti vērtīgi un burvīgi. Kaut kur tajā visā procesā no masterminda līdz pirmajai meistarklasē ne draugiem, bet jau klientiem bija bail. Zini, ka nē, man liekas, ka es neteikšu, ka es esmu ļoti reliģios cilvēks, bet es esmu ļoti garīgs cilvēks, un tā kā, ticība man diezgan tāda stipra, es teikšu tāds teiciens, ka Dievam nav roku, bez musējām, ja? Tā kā tikai mūsu rokas var izdarīt Dieva darbu, vai ne? Un man tiešām, tajā augustā, kad es taisīju to studiju, man bija sajūta, ka nevis es taisu
to studiju, es tieši tā kā, vislielākas, tā kā, nezinu, man nebija tāda sajūta, ka es esmu kaut kāda tur diženā, nezinu, bet manām rokām ir darīts tas, kam ir jābūt. Un tiešām man liekas, ka tas ir ļoti svarīga sajūta, kad dzīvē tu jūties, kad tu nevis viena pati kaut ko dari, bet tu dari to, ko tev tas visums prasa. Man bija tiešām tāda sajūta, un tāpēc man nebija bail. Un es arī, tā atsauksme no cilvēkiem, ar kuru es runātu par to visu tēmu, man bija superīga atsauksme no visiem. Un tāpēc man tiešām nebija bail, un es biju gatava riskēt. Man tas ļoti atsaucās. Es šorīt no rīta klausījos Induļa Paiča vienu no lekcijām par iekšējā spēka avotiem, un es saprotu, ka tas ir viņa tāds apzīmējums, bet man ļoti patika, viņš teica, vienmēr atceraties, ka tas process, kas mūs ir radījis, ļoti grib, lai mēs dzīvojam. Un dzīvojam vārda vispilnvērtīgākajā nozīmē un ietverot tajā, ka viss sanāks. Tajā brīdī, kad tu izvēlies dzīvot un piedzīvot, un man šķiet, ka arī no tava stāsta es dzirdu to, ka tajā brīdī, kad tu pieņem tajā mastermindā lēmumu, labi, es darīšu, es vēl nezinu, pie kā es nonākšu, kā tas viss būs, bet es darīšu, tieši tajā brīdī tas dambis pavērās un tās iespējas sāka plūst, bet kamēr tu stāvi vēl dambi šajā pusē un tas viss vēl ūdens tev nenāk pāri, tev liekas, bet kā, telpas, kā, tu neredzi tās iespējas, bet tiklīdz tu pieļauj, kas būs? Daram, paskatāmies, kas ir tā dambi otrajā pusē, tad tajā brīdī tas viss aiziet. Jā, zini, man ir ļoti tuvs arī tās teiciens, ka tu pamodies no rīta un tā kā tu domā, kā es šodien varu būt noderīga šai pasaulē, bet tieši savā veidā. Ja? Kas man dvēsele sauc šodien, ko es varu izdarīt, lai vienkārši būtu noderīgai? Labi, tagad visus droši vien interesē, kā tu līdz tam juvelieru darbam nonāci. Tu esi tāda meitene no Rīgas, ļoti aktīva, visu gan mammai savulaik žurnālistikā palīdzēja un interjera dizainu mācījies, un pēc tam vēl MBA studēji, bet kaut kurā brīdī tu nonāci līdz tam, ka tu tomēr būsi juveliera, un ja es pareizi atceros, tev jau no pusauģu gadiem bija interese par juvelieru darbu. Pastāst mazliet par to, cik tu neatlaidīgi gāji patiesībā uz to savu īsto profesiju. Zini, ka, atkal man viss dzīvē, viņš tā kā sākas ar tiem vārdiem, es pamēģināšu. Es pamēģināšu. Tā kā rotaļīgi, zini, ka tu pieeji pie katra darba, tā kā, rotaļīgi, es pamēģināšu. Paskatīšos, kas man sanāks, ja? Jo man liekas, ka tā ir laba, tā kā light-hearted, tā kā ar vieglo sirdi, zini, ka. Sāksim ar to, kad man bija kaut kādi 16 gadi, es arī gribēju būt par juvelieri, es apzinājos, ka man gribētos to iemācīties, un es piezvanīju kaut kādiem tur atkal onkulim no SSkas, un viņš mani tā ļoti skarbi atrunāja no tā. Viņš tā kā, tu esi taču meitene, tev to nedrīkst, tas ir vīriešu darbs, un kā tu to iedomājies? Un es tā, labi, nevar, tad nevar. Un tad es pagāju diezgan daudz gadi. Es dzīvoju Londonā, un es kādā brīdī vienkārši redzēju, ka bija kursi piedāvāti. Tur viena koledža nav ne ļoti tālu no maniem. Un tie kursi bija tajā laikā, kurš man derēja. Un es domāju, pamēģināšu tos kursus. Un es aizgāju uz tiem kursiem. Un man liekas, ka juvelieru māksla vispār ir kaut kas tas, kas sajūtams ar pirkstiem. Kad tu konceptuāli tev var tas patikt, jā, bet kad tu sāki strādāt ar to metālu, tā kā to manipulēt, nezini, kā griezt un tur šlifot un kaut ko to, jā, polierēt, tad tev rodas īsta sajūta par to, vai tas ir tavējais sajūtu ziņā. Un kad es atceros pat pirmā reize, kad es aizgāju uz tiem kursiem, man uzreiz bija sajūta, ka tas ir tiešām manējais. Tā kā, cik forši. Es nevarēju sagaidīt nākamo stundu. Un tā pagāja tāds gads, kur es mācījos. Tas visas nodarbības, man liekas, ka 2 reizes nedēļā mums bija.
Un tad pēkšņi, pavisam negaidīti, man personīga dzīve tā kā pilnīgi izšķīda. Izšķīda, jā. Nu, un bija tāds kā, tas man personīgi, tas man bija kā katastrofa, pilnīga. Un es sapratu, ka es paliku Londonā viena pati, un, lai gan es jau uz to brīdi sāku strādāt par juvelieru, kaut ko šo to darīt no mājām, ja. Londona man šķīva toreiz pārāk vientuļīgi. Es jūtos ļoti vientuļa, un Rīga man bija pilna čupa ar draugiem, un ģimeni, un visu to. Un es paprasīju saviem klientiem, jo toreiz es strādāju par skropstu pieaudzēšanas meistari. Es paprasīju saviem klientiem, vai viņi būs ar mieru, ka es braukšu, ka es apmeklēšu viņus reizi mēnesī. Tā kā es atbraukšu uz Londonu reizi mēnesī, un tur viņas sakartošu viņam tas skropstiņas. Jo skropstas arī tas, skropstas un juvelieru darbs diezgan līdzīgas vietas. Jā, precīzas, tieši tas ķimerēšanas, kuras mums abiem patīk. Un tad es atkal pamēģināju aizbraukt uz Rīgu, un man viss izdodas, gan arī zirgu pārvācu uz Rīgu. Tas arī tā kā bija negaidīti viegli sanāca. Tāpēc, ka man pašai pārvākties nebija tik grūti, bet, protams, ka zirgu atvest, tas gan ir lielāka problēma, bet tie pārvadātāji toreiz nebija Brexit, paldies Dievam, jā, tā kā viss bija viena Eiropa, un ar tiem dokumentiem, kuram viņam bija pilnīgi pietika, un es domāju, ka viņi teiks, Latvija, pusgadu būs jāgaida, bet viņi teica, ka mums pēc 2 nedēļām brauc fura. Tā kā jūs varat, ja jums dokumenti ir kārtībā, jūs varat to zirgu tur ielādēt un viss. Labi, iegružot to zirgu, iedodot tos dokumentus, es atkal visu savācu, atbraucu uz Rīgu, un tā negaidīti, jo gan man personīgā dzīve tas bija pilnīga katastrofa, ja? Bet darba dzīve man, tā kā bija tāda dāvana. Es sāku strādāt 1 nedēļu mēnesī. Tāpēc, kā es aizbraucu uz Londonu, uztaisīju tās kropstas tur saviem klientiem, ja, un 3 nedēļas es biju brīva. Man toreiz nebija ne bērna, ne vīra, nekā. Tā kā zirgs un es un viss. Un tad es sāku ļoti nopietni nodarboties ar juvelieru mākslu, jo man vienkārši bija garlaicīgi. Kaut kā bija interesants veids, kā pavadīt to laiku. Un tas sāka viss augt, un sāku tirgot Kalnciema ielā, pēc tam arī vēlāk Āgenskalna tirgu, un viss man kaut kā notiek organiski un negaidīti dzīvē. Bet tu vairākas reizes pieminēji zirgu, tad mums jāizstāsta. Zirgs arī ir viens no taviem bērnības sapņa tāda īstenošana. Es atceros, mamma teica, tu prasīji mammu, es gribu zirdziņu, un mamma teica, izaugs, tad arī nopirks sev zirgu. Jā, tā arī notika. Tieši tā. Man liekas, ka mums visiem ir ļoti uzmanīgi jāliek bērnu galvos tas teiciens, bet mamma viss bija taisnīgi un viss bija forši. Jo tiešām es izaugu un nopirku sev zirgu, kas bija mans pilnīgs bērnības sapnis. Un tas zirgs arī bija spāņu zirgs. Tas, kā, jo es pirms tam esmu ceļojusi šurp turp, un man liekas, ka tie spāņu zirgi, viņi bijuši visforšākie, kurus es redzēju pasaulē. Es arī ilgus gadus esmu pavadījuši Kleistos, tur kaut kādus zirgiem zem asta skatījoties. Zini, ka man mamma teica, ko tu tur dari? Tajos Kleistos. Bet man kaut kā gribējās vienkārši tuvu zirgiem būt. Man liekas, ka vispār zirgu smarža ir burvīgā. Nezinu, man ļoti mīlu tos zirgus. Tev tās zirgu tuvums kaut kādu mieru dod, vai tu vēl kaut ko tur sev iegūsti tieši esot blakus zirgiem? Kur tā? Man, piemēram, man nav, man ir suņi. Jā. Bet ko tu tur iegūsti? Kāpēc zirgs? Man liekas, ka zirgs, viņš ir tik liels dzīvnieks, viņš it kā gandrīz vai kā, nezinu, pūķis kaut kāds. Bet, it kā reālas dzīves pūķis. Un tu esi ar to savu, viņš ir gandrīz kā sapņu dzīvnieks. Viņš tik liels un spēcīgs un draudzīgs. Un tā ir tā sajūta, ka tu draudzējies ar kaut kādu
paranormālu būtni, zini kā, un tā būtne atļauj tevi uzkāpt sevi uz muguras un kaut kur tur doties, tur, nezinu, mežos. Tas ir, man liekas, ka tā ir pilnīgs, ļoti foršas sajūta. Bet tu arī diezgan nopietni gan ar to jāšanu nodarbojas, un pēc tam vēl arī sāki tiesāt kaut kādas pasākumus, tur sacensības vai turnīri, kas tas bija. Tas arī notika viss diezgan organiski, jo kad arī tos pirmo zirgu, kuru es nopirku, tas arī notika diezgan netīšām, arī ļoti organiski, jo es vispār krāju mašīnai toreiz. Bet, un krāju, un tā kā mērķtiecīgi man liekas, ka krāšanas spēja, tas ir viens no ļoti noderīgiem iemaņām, kura katram bērnam ir jāmāca. Man sanāca uzkrāt kaut kādu nelielu summiņu tai mašīnai. Ja? Priekš mašīnas tas gan nebūtu ļoti liela summa, bet kā tāda, kura bija. Un tad mēs dzīvojām toreiz ar draugu, arī mēs abi divi no Latvijas bijām Londonā. Un viņa vecāki pēkšņi mums uzdāvināja mašīnu. Un, viņi bija drusciņi durīgāki, un viņam bija tā iespēja nopirkt mašīnu priekš mums. Un man tad bija pilnīga tā sajūta, ko es darīšu ar to naudu? Es taču varu sev nopirkt zirgu. Es esmu izaugusi, un es varu sev nopirkt. Un visiem mana ģimene tas bija tāds kā moments, ka viņi visi tā, tev tas zirgs tevi nepadarīs laimīgu, bla, 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 tam krāj tālāk. Un es domāju, nē, es gribu zirgu. Un es sāku skatīties, un tur bija tādi jocīgi, ka es sāku domāt, kādu zirgu tad es gribu, ja es gribu zirgu. Es domāju, ja es gribu zirgu, tad es gribu spāņu zirgu, jo viņi man visvairāk patīk. Un es tur atradu kaut kādu tur saiti, sāku skatīties ar tiem zirgiem, un tur bija viens zirgs, kurš bija zemākas cenas kategorijā, jo viņam bija kaut kāda tur nepilnums kaut kādu uz kājas, kaut kādu tur plēķis. Un viņam bija tāds video, kurš viņš tur skraida, un pēc tam viņš ienāca tuvāk kamerai un paskatās tiešām tajā kamerā tā kā ar savām acīm. Un man tā sirds pilnīgi izkūstā ar to gāzienu, ar to skatienu, jā. Gāzienu, tas ir no angļu gaze. Man pilnīgi visas valodas galvā. Un es saku rakstītāji sievieti, kur viņa pārdod. Un viņa teica, jā, tas zirgs ir ļoti labs, bet ļoti draudzīgs, tā kā viss forši, jauns, bet apjāts, jā, bet man kaut kādā pēc 2 dienām man brauc sieviete no Zviedrijas, un viņa gribēs pirkt vairākus zirgus, un es domāju, ka viņu to noteikti paņems, jo viņš, nezinu, vai tas bija marketinga gājiens, vai tas tiešām bija patiesība, bet sanāca tā, ka man tas lēmums bija jāpieņem ļoti pēkšņi. Un es tad vienā vakarā es domāju, labi, tas ir kaut kāds murgs, es nevaru tā izvēlēties zirgu, vispār viņu neredzējot īstajā dzīvē, vispār viņš citā valstī atrodas. Tas ir pilnīgs, ka tas stulbums kaut kāds. Tā nedrīkst tā. Taču es esmu pirms tam nodarbojusies ar zirgiem vairākus gadus, tur pāri par 10. Un, es zinu, ka zirgus tā neizvēlas vispār, tā nedrīkst, ja? Un es domāju, nē, es to nedarīšu, es to zirgu nepirkšu. Un pēc tam es aizgāju gulēt, un man tā dzīve nemūžam vēl nebija gadījies. Es izraudāju visu nakti garām. Vispār visu nakti es raudāju. Tā kā man liekas, ka mans iekšējais bērns bija, viņš bija tik tuvu tam sapnim, un viņš bija, nevarēja atteikties no tā. Un es no rīta piezvanīju draudzenei, es teicu, es nezinu, ko darīt, es esmu raudājusi visu nakti garam. Un viņa teica, kas sliktāks var notikt, ja tu nopirksi šo zirgu, ja? Pārdosi tālāk, ja tas nebūs tas īstais zirgs. Un es domāju, labi, arī tā izdarīšu. Arī, ja mēs ar augsto prātu to visu izvērtētu, tas gan nebūtu patiesība, jo, ja zirgs nav, ļoti labs, viņu pārdot ir diezgan grūti, ja? Tā kā es varētu nonākt kaut kādas problēmas, bet
es tad izlēmu tomēr nopirkt to zirgu, un tad man tas prasīja visu naudu vispār, kura man bija toreiz. Bet es to nopirku, un pēc kaut kādam, 2-3 nedēļām atbraucu tas zirgs no Spānijas. Tas vispār bija, pilnīgs sapnis iztienojies. Un ar šo zirgu es sāku, man sirds bija pārpilna ar apbrinojumu, kā nenormāli foršām sajūtām par to, ka man beidzot ir zirgs. Un tad es sāku domāt, es saku jāt, tur katru dienu, kāpēc gan ne, taču man savs zirgs. Un tad man cilvēki saka prasīt, ko tu darīsi ar to zirgu, bet ar ko tu nodarbosies ar viņu? Un es teicu, bet es nezinu, es vienkārši jāšu. Viņi teica, bet varbūt tev vajag vai sākt konkūru, vai tur šķēršu slēgt, vai iejādi, tā kā tur jāt, jā. Un es teicu, labi, davai paņemšu iejādes kaut kādas tur nodarbības. Un es sāku nodarboties ar to iejādi, un mums gāja diezgan forši. Un beigās tas viss aiznāca līdz tam, ka es izjāju kaut kādas 50 mačus. Un arī tajā visā procesā es iesaistījos tiesāšanā, iejādas tiesāšanā. Es kļuvu par oficiālu British dressage tiesnesi iejādei. Tā kā ļoti zemā līmeņā, jā, gan. Bet, tiesāju nodarbības tādā amatieru līmenī. Un man tas viss ļoti, ļoti patika. Bet, kad es aizbraucu uz Latviju, atgriežos ar to zirgu, tas Latvijā es nevarēju nodarboties ar tiesāšanu, ja? Un arī man, dvēsele gribēja nevis ar sportu nodarboties, bet vienkārši gar pludmali tur. Ātrā galva paiet. Tu vari 2 vārdos izstāstīt, lai saprastu, man iejāde asociējās ar to procesu, ko dara zirgs, kad viņš ir tā kā vēl svaigs, jauns, neiejāts, bet tu saki 50 mačus, tad kas ir tā iejāde? Tas ir vienkārši tas nodarbības, kur tev ir laukums, viņš ir vai 20 reiz 40 metri, vai 20 reiz 60 metri, un tu tajā laukumā izpildi visādas figūras, ja? 20 metru aplis, 10 metru aplis, tam tur samainīto virzienu, tur pārēji no lēkšiem uz rīkšiem, tev saīsināti lēkši, tam paplašināti lēkši. Tā kā tas ir diezgan tehniski tāda nodarbība, kura ir, jocīgi, tā arī ir diezgan juvelierīga. Tā kā iejāde ir svarīgas sīkas detaļas, kā tu katru kustību izpildi ar to zirgu, jā, kā jūs izskatāties abi divi. Tā kā jocīgi, bet, iejāde arī ļoti labi ietilps manā, izbūvē. Jā, tu zini, man bija ļoti līdzīgi ar Ako, un es ticu tam, ka šie spiedošie apstākļi, kā tavā gadījumā, ka zirgu var nopirkt, manā gadījumā tas bija pēc 2 gadu tādas ar prātu pieiešanas jautājumam, es gribu suni, un tad es mēģināju tur ar savu ģimeni runāt, ka visi grib to suni, un jā, bet es sirdī zināju, es gribu suni, es viņu gribu, un es gribu lielu, es gribu vilku, bet tad tur bija kompromisi, bet varbūt bērniem tad paņemt mazo tur maltas to sunīti, un tā apmēram 2,5 gadus mēs staigājām pa apli, un tad vienu vakaru, tas bija pēc bērēm, pēc ļoti skumja notikuma, un es sēžu, un es domāju, bet es gribu suni, man viņu vajag, es par viņu sapņoju, un tā dzīve ir hops, un viņa tūlīt nebūs, un es tajā brīdī pieņēmu lēmumu, es ģimenei pateicu, man būs suns, uz ko bija skaidrs, ka tas ir izlemts viss. Un es sazinājos tajā pašā vakarā ar audzētāju, viņa pateica, viens tikai ir vairs palicis, ja gribi meiteni, tad jāgaida, es teicu, nē, es gribu puiku, un nākamajā dienā man bija suns. Jā. Nākamajā dienā, un tas bija, tur prātam vispār nav vietas. Jā. Tad, kad tu tur prāto kaut ko, bet vienā brīdī pienāk tas brīdis, kad tu jūti, ka šis ir vispareizākais lēmums, un tad go for it. Jā, tieši tā. Tieši tā, man liekas, ka mums ir jādzīvo no dvēseles, un tad prāts mums palīdz vienkārši īstenot tās vēlmes reālajā dzīvē. Mēs runājām ar tevi par vecākiem domāt, kādas domas viņi ieliek savu bērnu galvā. Tava mamma ir ļoti vieda un pati ļoti aktīva, un viņa tev iemācīja, ka tas, ka tu esi sieviete, tev nav ne no kā jāatsakās. Jā.
izmanto savas iespējas un faktiski cīnies par to, ko tu vēlies. Un pastāsti, ko tev prasīja vai kā mainīja tavu domāšanu, tas uzskats, ka juvelieris tā nav sieviešu profesija? Vispirms, kad aizgāju uz tiem kursiem Londonā, kuri man bija piedāvāti, tur gandrīz visi bija, dalībnieki bija sievietes. Tas mani uzreiz atslābināja. Un tā mums 2 pasniedzēji bija vīrieši un 1 sieviete. Un arī tas, no viņiem es sapratu, ka vispār nav ierobežojumu. Tā kā dzimumam vispār nav nozīmes šajā profesijā. Man liekas, ka varbūt kaut kādos, 18. gadsimtā, vai nezinu, kad nebija elektrības, kad nebija visi elektriskie rīki, tad varbūt dzimums bija ļoti svarīgs šajā jautājumā. Bet... tāpēc, ka tīri fiziski tur sieviete nevarēja saliekt kaut kādu metālu. Jā, varbūt tas bija kaitīgāks nekā tagad tas ir. Tiešām nav nekādu iemeslu, kāpēc sievietei nevajadzētu būt pa juvelieru. Bet vai tas tevi ietekmēja kaut kā tajos 16 gados, tad, kad tas esi atrastais onkulīts pateicis vispār, ko tu iedomājies, tas nav sieviešu darbs? Vai tas kaut kā tevi nobremzēja, vai kā tu ar to tiki galā? Es vienkārši neredzēju to laiku, es neredzēju iespējas, kur man mācīties. Kā es viņam, es šitajam onkulim paprasīju, citus es juvelierus neredzēju. Es tikai zināju, ka tie juvelieru darbi, kur es redzēju veikalos, man bija tā sajūta, ka es gribu visu savādāk darīt. Man nepatīk tas, kas ir veikalos. Viņš tā kā mani nobremzēja diezgan kārtīgi, un es nezinu, kas notiktu, ja es varētu kļūt par juvelieru to laiku, bet es domāju, ka viss notika tā, ka viņam vajadzēja notikt. Tev ir arī interesants stāsts, kā tu tiki pie savas studijas nosaukuma un izkārtnes. Es jau sen esmu aizraujusies ar visādām senajām gudrībām, kuru mēs varam iemācīties no pagatnes. Ja? Indiešu, te visa ajurvēda un visādi vediskās zināšanas. Ja? Man liekas, ka tas ir ļoti... Tur diezgan daudz, man liekas, diezgan loģisks. Bet vai no loģiski, vai no pēc sajūtam kaut kas īsts. Ja? Es tur lasīju toreiz par to, ka vīriešiem ir jādabū tā saules enerģija, ja, un sievietēm ir svarīga tā mēnesi enerģija. Un tāpēc es nolēmu to savu studiju nosaukt Moon Design, tāpēc, ka, bet man gribējās nevis Moon tā kā ar 2 O, bet ar 1 U, lai, drusciņ savādāk tomēr, nav tik... Noslēpumainība. Jā, drusciņ tur paliek kaut kāds tur. Noslēpums tieši tā. Un tā mēnesi enerģija, viņa izpaužas tā, ka tas ir patīkamas sajūtas ar draudzenēm, tas ir tie skaistie tērpi, tas ir garšīgs ēdiens, un tas ir rotas, tā kā skaistās rotas. Bet saules enerģija, viņa izpaužas darbos ārpus mājām. Tā kā vīriešiem ir jāiet ārpus mājām un ir jādara kaut kādas tur nopietnas darbus kaut kur tur pasaulē. Ja? Bet tas nenozīmē, ka sievietēm nav jādara nopietnas darbas pasaulē, vai ne? Katram jāatrod savs. Jā, tieši tā. Tas aicinājums, ja? Ko tu vari izdarīt tajā pasaulē? Kā tu vari kalpot tam visumam. Visa aizraušanās ar ayurvedu un tam pārējiem tam gudrībām, tas viss nāk no manas ģimenes. Viņi arī to visu esot studējuši. Un mans tēvs, viņš bieži teica, ka ja sieviete ir laimīga, tad laimīga visa pasaule. Un tas tiešām ir tā, kad, kad sieviete ir laimīga, viņa uzreiz sāk domāt par to, kā viņa var padarīt laimīgus citiem. Ja viņa ir, piemēram, ja esmu laimīgs juvelieris, kā es varu padarīt citus par laimīgiem juvelieriem? Tā sieviete, man liekas, ka viņa nevar atstāt citus nelaimē. Viņa visu laiku, kad viņa ir pilna ar to laimi, un tāpēc viņai sevi ir jāpiepilda visu laiku, tas laimes kaudzīte, ja, viņai būtu pārpilnai, ja, lai tā laime izplūst. Višķi pāri nāk. Jā, nāk pāri, un tad uz visiem citiem izlējas.
Kad es sapratu, ka man būs studija, man ir telpa, man ir galds top, tur galda kājas top, instrumenti brauc, viss notiek, ja. Instagramā tur cilvēki raksta, ja gribu. Es tad vēl sapratu, ka man vajag neona zīmi. Nu, tu vari saprast, ka tas izdevumi studijas sākšanai bija diezgan lieli. Nu, ieguldījumi tur bija tādi kārtīgi, jā, bet man tā kā bija tāda irracionāla tāda sajūta, ka man vajag neona zīmi, man vajag to neona izkārtni. Un es saku, nu tā ar prātu domāju, nu, vai man tiešām vajag vēl dažus 100 eiro ieguldīt tajā neona zīmi? Nē, man vajag. Nu labi, es atradu to uzņēmumu, kuri pie mums taisa tas neona zīmes. Un es viņam uzrakstīju, es zināju uzreiz, kādu es gribu, ja? Tā kā man vajadzēja to Moon uzrakstīts, un zem tā man būs rakstīts studio. Jo, kad es biju vienkārši juvelēri, tas bija Moon Design, un kad man ir studija ir Moon Studio, tā kā man ir vairākas, tā zini kā, impērija aug. Viena cilvēka. Un tad būs tas centrs, tas akreditēta. Moon Academy būs vēl, jā. Super. Es tev pirmo reizi šo dzirdi. Jā, nu un tad es saku domāt, bet un viņi man prasa, nu kāda krāsa jūs gribat savu izkārtni? Es domāju, varbūt silti balta, bet pēc tam es domāju, pēc tam es biju pie draugi, un viņi man taču tu vari izvēlēties jebkādu krāsu, kāpēc silti balta? Es saku domāt, nu labi, vai silti balta? Tur es viņam paprasīju vairākas piemērus man atsūtīt, un tur bija oranžs, tur kaut kāds, rozā, un es saku domāt, silti baltu vai oranžu? Un katru reizi, kad es sāku domāt siltu baltu tomēr, tad es saku domāt, bet kāpēc ne oranžu? Kad es izlēmu, ne, toči nav oranžu. Es sāku domāt, varbūt tomēr silti baltu. Un tā es drusciņ mocījos kaut kādus pāris dienas, ja. Un tad vienā dienā es tā braucu gan gar pilsētu un domāju, bet tomēr kādā krāsā es gribu to izkārtni. Un es pagriežu, un tur stāv oranžais, man liekas, ka tas ir Lamborghini vai kaut kas tam līdzīgs, un viņam ir numura zīme oranžs. Un es visums labi, es tevi dzirdu, sapratu, viss oranžs. Un tagad tā izkārtne ir oranža, un tā vispār, man liekas, ka tā ir studijas dvēsele. Jā, tas ir tā pilnīgi atpazīstams. Viņu nevar sajaukt ne ar ko citu. Jā. Ja neons tieši ar to silti baltu asociējās, tad Instagramā, piemēram, vai kur es redzu to oranžo zīmi, man uzreiz ir asociācija. Tas brandings sanāca. Bet oranža, kāpēc arī oranža krāsa? Tāpēc, ka oranža krāsa ir tad kā radošuma krāsa. Un tas arī tam tajās čakrās, jā. Tas ir tā čakra, kura mums atbild par to, ir atbildīga par to radošumu. Ka mēs varam brīvi ļauties radošumam un radīt pasaulē kaut ko jaunu, jā. Jo sievietēm tas atrodas dzemdē, jā. Vot, kur dzemdē atrodas, tās atrodas tā oranža čakra ir, jā. Tāpēc tas viss arī saskan arī ar to veidisko redzējumu. Un arī bērni ir tas, kas mums ir visvairākais radošums dzīvē. Vispār, kad mums ir bērni, mēs radam tiešām jauno dzīvē. Ja? Un tāpēc tā oranža krāsa, tas ir gan bērnu radīšana, gan projektu bērnu radīšana. Tu esi ļoti daudz ceļojusi un turpini ceļot. Kā minimums, tev ir vismaz viens ceļojums mēnesī uz Londonu. Tu daudz ko arī iegādājies pasaulē, gan akmeņus dažādus, gan instrumentus, un tu vāc savu kolekciju un aprīko darbnīcu. Vai tev ir varbūt kaut kādi interesanti stāsti par to, kā tu esi braukusi un vedusi kaut ko uz Latviju? Jā, man ir viens instruments, kurš patreiz stāv studijā. Tas ir kā viņš ir šitik liels, šitik smags. Man liekas, ka šitik plats, bet viņš ir varbūt kaut kādi 8 kilogrami smags. Un es to atvedu no Londonas rokas bagāžā. Tā kā aizmugurs, mugursomā. Un tas bija pavisam traks gadījums, jo es nezinu, kāpēc. Es nebiju domājusi, ka šitik lielu mantu nedrīkst vest rokas bagāžā.
tāpēc, ka Bet viņš jau patiesībā nav liels, viņš ir smags, bet viņš nav liels, viņu mierīgi var... Viņš ietilpst tajā rokas. Jo tas ir instruments, pastāstīt, mēs viņu vienkārši esam redzējis. Tas ir instruments, viņš tādā piramīdas formā, uz ko tu liec virsū gredzentiņu, un tad tu viņu platini. Tu vari pastiept. Tu vari gan to pastiept, gan tu vari to... Formu piedot. Jā. Un es, man liekas, ka tas bija Stansstedas lidostā, un es aizgāju uz tās kontroles, un viņi man skatās uz to instrumentu, un viņi tā kā, madam, mēs nevaram jūs laist ar šo instrumentu lidojumā. Es teicu, kāpēc? Viņi teica, ka, bet taču jūs varat ar to nogalināt kādu cilvēku. Es tā kā, es teicu, bet es nevaru bez tā instrumenta braukt. Viņš man ir vajadzīgs. Un viņi saka, viņi to aiznesa kaut kur, bet pēc tam atnāca kaut kādi cilvēki, teica man vēlreiz, ka es to nevarēšu. Un es saku, nenormāli stipri raudāt. Es atkal, nezinu, man tā parastē dzīve nenotiek tā, bet man vispār, es atceros, ka man kaut kādi fontāni tā kā aizgāja no acīm, pilnīgi laukā tas asaras, un es sāku raudāt, un nezinu, kā multenēs raudās, vispār uzreiz, tā kā viss man ūdens kaut kāds tur nāk, kā no šlanga, un atnāca kaut kāda tur sieviete, un viņa tā man ļoti nopietni tā kā teica, ja jūs neparstāsiet raudāt, es jums neatdošu jūsu mašīnīti. Es tā... un es tajā brīdī sapratu, ka viņa man tomēr ļaus braukt ar šito te. Tas vispār ir nenormāls pasākums, es nevienam to neieteiktu darīt, jo es domāju, ka visticamāk vispār nevienam to neļautu ņemt līdzi uz kabīnu, tā kā uz lidmašīnu. Vai tev šķiet, ka ir kaut kas tavā stāstā vēl ir iedvesmojošs, interesants, palīdzošs mūsu klausītājiem, par ko es tev nepajautāju? Zini, ko man nesen iegājis prāta tas, ka es vienreiz, kad es tirgoju Āgenskalna tirgu, es satiku vienu meiteni, kurā arī taisīja rotas, viņa bija tāda gredzene diezgan forši, un es viņai jautāju, tu esi arī juveliere? Un viņa teica, nē, taču es neesmu juveliere, es tur mācījos pie tāda un tāda, un viņa man pateica, ka kamēr es tam nelikšu dīmantus zeltā, es nebūšu par juvelieri. Un... Bet viņu darbu līmenis bija pietiekoši foršs. Un man liekas ļoti skumji, kad cilvēki liek, piemēram, tas iemaņas viņai ir, viņai iemācīja tas iemaņas, tā kā viņa prot apiet ar to metālu darboties, tur ar to uguni un visu to tā kā instrumentiem. Bet viņai nedoda to iekšējos, kā pārliecību, ka viņa ir, un viņa var, un viņai sanāks. Un man liekas, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs, jo kaut vai mēs varam cilvēkam, ja tu iemācīsi viņam, spēlēt hokeju, bet tu viņam pateiksi, ka viņš vēl nav hokejs, un tikai kad viņš uzvarēs to Stanleya kausu, tad viņš būs par hokejs. Es nezinu, man liekas, ka tas mūsdienās nav ļoti laba attieksme. Un ka, ja es mācītu cilvēkiem, es gribētu viņus ne tikai iemācīt tiešām tos iemaņas, es gribu tiešām viņus iedvesmot, lai viņas ir pārliecinātas par to, ka viņas varēs mūžam mācīties, vai viņa varēs panākt, viņa varēs uztaisīt, viņa varēs pārdot, viņas varēs būt, viņam viss sanāks, ja tikai viņi gribēs, ka viņi tikai gribēsies to. Es nezinu, vai tas ir iespējams pasaulē, bet gan es domāju par to, ka mēs katrs esam atbildīgs par savu laimi, un ja neviens nevarēs tev
uztaisīt padarīt laimīgu, ja? Tā kā nebūs tā, ka tu iesi gan gar ielas kādu dienu, un tev atnāks kaut kāds tur cilvēciņš un pateiks, vai tu tiešām negribētu kļūt par, juvelieri, vai tu vai tu gribies, tev padarīšu laimīgu, ja? Un tā kā tu, labi, davai. Mums katram ir jānes tā atbildība par to, kā mēs īstenojam to, ko Dievs ir ielicis mūsu dvēselē. Ja katrs cilvēks paliks laimīgāks, tad visa pasaule paliks laimīgāka. Ja? Un arī, kad tu tiecies pie savas personīgas laimes, tas arī var iekļaut citus cilvēkus. Tas nenozīmē, ka tu būsi laimīgs un citi būs nelaimīgi. Ja? Kad tu tiecies pie saviem mērķiem un sapņiem, ja, tu arī atļauj citiem, tu dod to atļauju citiem arī tiekties un pilnveidot. Ja? Ja viņa var, tad es varu. Ja? Ja viņai drīkst, tad man arī drīkst. Un kad es domāju tieši par to darbu, kā es strādāju, ja? Es nezinu, vai tas vispār pasaulē būtu iespējams, bet ja katrs cilvēks strādātu ar dvēseli, ja? Tiešām viņš pamostos un viņš sagaidītu to iedvesmu un ar to iedvesmu izdarītu savu darbu. Nezinu, vai tas būtu iespējams. Manā dzīvē tas vispār tā arī ir, ja? Kad gandrīz vai viss notiek tad, kad man ir iekšējais tas aicinājums to izdarīt. Ja? Es nezinu, vai tas būtu iespējams visiem, bet gan tā būtu pasaulē, kur es gribētu dzīvot. Zini, man šķiet, ka iespējams tas ir pilnīgi visiem. Jautājums ir, cik daudz mēs ļaujam. Jo es pati esmu bijusi tas cilvēks, kuram ir iedvesma, viņi tur iekšā klauvē un, zini, tāds iesprostots zvēriņš un laid mani ārā. Bet mans prāts saka, tagad nav īstais laiks, tagad mēs to nevaram atļauties, tagad tas nav vajadzīgs, tagad ir citas prioritātes, tagad ir jāpelna nauda. Un tas viss tiek, zini, tā noklusināts, jo iedvesmu vai to īsto aicinājumu bieži vien viņu nevar loģiski pamatot. Jā. Bet mēs, īpaši mūsu paudze, mēs esam mācīti būt racionāli. Jā. Domā, ja tu tagad pēkšņi iesi mācīties juvelieru darbu, tad tev ir jāsaprot gala mērķis. Ko tu pēc tam ar to darīsi? Jā. Bet bieži vien mēs nezinām. Man ir līdzīgi ar šo podcastu. Man prasa, Līga, kāds ir mērķis? Jā. Man mērķis ir satikt foršus cilvēkus, stāstīt stāstus un aicināt citus kļūt laimīgākiem, realizēt to savu sapni, jo viņi kļūs laimīgāki, es kļūšu laimīgāka. Diezgan sautīgi, bet kāpēc ne? Tā kā es domāju, ka iespējams tas ir. Vajag tikai klausīties tajā savā iekšējā zvēriņā. Jā, jo racionālis ir ļoti svarīgs. Tā kā mūsu prāts tiešām mums ir nenormāli noderīgs kalps, ja? Bet viņam ir jābūt tiešām pa kalpu, jo dvēsele ir tā karaliene. Noslēdzot tātad Moondesign, tev var sekot līdzi sociālajos tīklos, ieliksim saiti. Pie tevis šobrīd var mācīties gan juveliera arodu, gan vienkārši atnākt uz meistarklasu un uztaisīt kādu rotiņu savu. Jā, tieši tā. Labi, tad meklējiet kontaktus lejā pie epizodes un noteikti aiziet vismaz uz vienu meistarklasi. Es aizgāju, man ļoti patīk. Un tā ir fantastiska tāda laika pavadīšanas iespēja, kur stundas, 2, 3, atkarībā no tā, ko es izvēlēties darīt, tu pavadi un forši cilvēki, forši atmosfēra un beigās vēl fantastiskas rotas rodās. Un kas man ļoti patīk, ko es iesaku saviem draugiem, ja jūs nezināt, ko dāvināt kādam mīļam cilvēkam, šī ir fantastiska iespēja, jo tu vari tur ielikt savu laiku, tu vari izvēlēties īpašu akmeni, ko tur ielikt, un kas vienmēr kaut vai lādītē ielikt, bet atgādinās tieši par jums. Tā kā, paldies tev par to, ko tu dari, par to, ka tu padari pasauli laimīgāku, lai tev viss izdodas, un tiekamies meistarklasēs. Paldies! Paldies, ka klausījies un biji ar mani. Līgu Pauliņu. Šis ir podcasts par iedvesmojošiem cilvēkiem, drosmīgiem lēmumiem un pats galvenais par to sajūtu.